Tautas medicīnā no balandām gatavo zāles pret saaugstēšanos, bet Palejas ielas iedzīvotājiem šovasar tās tikai sagādā raizes un galvassāpes. Nezāles izaugušas tik garas, ka iedzīvotāji jūtas kā īstos džungļos. Šovasar pie kādas Sijā Jēkā namu pārvalde apsaimniekotās mājas tika atjaunota pamatu apmale un ieejas pakāpieni. Darbi sen pabeigti, un vietējie iedzīvotāji pamanījuši satraucošu skatu. Tur, kur kādreiz bija skaists zālājs, tagad aug balandas. Šobrīd tās sasniegušas cilvēku augumam cienīgu garumu. Iedzīvotāji ir pateicīgi par remontdarbiem, jo uzlabojumi pasargā daudz dzīvokļu māju no bojājumiem, ko var radīt mitrums, taču ir neizpratnē par to, kur pazudis skaistais zālājs. Pēc darbu veikšanas tika izbērta Melnzeme zālienam. Diemžēl Nogrišņiem bagātais laiks ir bijis labvēlīgs ne tikai zāliena augšanai, bet arī tām kultūrām, kuras iesaist pret cilvēka gribu. Palejas ielas iedzīvotāji var skatīties uz situāciju no gaišās puses. Senlatvieši balandas izmantoja virtuvē, gatavojot dažādus ēdienus. Tās satur daudz vitamīnu, un daži pētījumi pat pierāda, ka pieticīgais savvaļas augs ir vērtīgāks par spinātiem. Iedzīvotāji min, ka Jēkabpils pārvēršas par zaļi domājošu pilsētu. Šogad tika saņemtas daudzas sūdzības par zāles garumu Jēkabpils novada pašvaldības teritorijās. Taču jaunie Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi, kas nosaka zāles maksimālo pieļaujamo garumu, vēl nav stājušies spēkā, tādēļ šogad katrs var rīkoties, kā uzskata par pareizu, arī Sijā Jēkā namu pārvalde. Uzņēmums sola tuvākajās dienās uzsākt pļaušanas darbus pie šī nama, lai sakoptu zālienu.